Es zinu, ka tev šodien līdzi ir 3 ļoti īpašas grāmatas. Pastāsti, lūdzu, kas tās ir un kāpēc varbūt tieši tev viņas ir tik īpašas. Es teiktu, ka šīs 3 grāmatas ir tās grāmatas, kas man ikdienā palīdz sazemēties un atkal atgriezties pie sevis. Šīs grāmatas arī, manuprāt, viena otru ļoti labi papildina. Tā kā mēs tagad dzīvojam tādā ļoti steidzīgā laikmetā, kad arī ir jādomā, kā mēs izmantojam savu laiku, tad šī te grāmata 4000 nedēļu tā diezgan mazliet skarbi arī tev dod kaut kādas tādas atziņas par to, kam tu velti savu laiku, un mēs visi ļoti labi zinām, ka laiks ir tik, cik ir, un visam nekad nepietiks. Nav jau pat stāsts vairs par prioritātēm, bet vienkārši par to laiku un ko tu ar to laiku iesāc. Tad nākamā grāmata, Cienot sevi, māksla dot un saņemt. Mēs ļoti bieži runājam par to, kā vajag mīlēt sevi, vajag arī nospraust dažādas robežas. Tad man šķiet, ka šis ir tāds ļoti labs, praktisks ceļvedis arī par dažādiem mītiem saistībā ar to un to, kā ir realitātē. Šī grāmata arī kaut kādos laika posmos ir palīdzējusi pieņemt lēmumus un saprast, kam pateikt nē, kam atkal dot tādu jā-vārdu. Un tad vēl ļoti svarīga grāmata. Tomasam Mūram vispār ir arī citas ļoti labas grāmatas, noteikti iesaku arī tās paskatīties. Bet, kad klusums runā, es izlasīju samērā nesen. Šī arī sasaucās ar to pirmo grāmatu par tām 4000 nedēļām. Tādā ziņā, ka mēs vienmēr cenšamies tagad visu laiku piepildīt ar kaut ko. Bet šeit ir tādas labas filozofiskas atziņas par to, ka vajag arī atstāt to vietu tukšumam, jo tukšumā radīsies gan jaunas iespējas, gan arī dažādas jaunas idejas. Un tas, manuprāt, arī noder arī grāmatu blogeriem, kad vajag kādu pauzīti paņemt un vienkārši būt. Kaut vai nerakstīt, nelasīt, bet būt vienā telpā ar grāmatām, tas jau arī būs jau ok.